Lielākā daļa Latvijas pašvaldību nolēmušas, ka uz viņu zemes ģenētiski modificētus kultūra augus neviens neaudzēs. Bet vai tas nozīmē, ka mēs arī neēdīsim ģenētiski modificētu pārtiku? Veselības organizācijas visā pasaulē turpina pierādīt ģenētiski modificētās pārtikas kaitīgo ietekmi gan uz veselību, gan vidi. Tomēr tas neatur zinātniekus, un viņi turpina lepoties ar jauniem sasniegumiem. GMO lielākie sasniegumi parasti izrādās pēc kāda laika brīža, kad tā reklāmas ir noplakušas par GMO lielākajām izgāšanām, un tas stāsts jau sākās ar tiem tomātiem, ar zivsgainiem, kas tik ātri atsaukti no, lai viņi ilgāk glabājas, kas tik ātri pazuda no veikalu plauktiem, bet ir kļuvuši zināmā mērā par simbolu visam GMO. Ir veiktas dažādas dzīvnieku modifikācijas, kas nav izdevušās. Pašlaik pēdējais tāds pasaules it kā sasniegums ir nebrūnējošais ābols, lai lielveikalos vai kaut kur varētu ilgāk ābolus turēt. Latvijas lielāko veikalu pārstāvji atzīst, ka no GMO produktu tirgošanas jau kādu laiku ir atteikušies mazā pieprasījuma dēļ, taču tas nenozīmē, ka GMO produkti veikalu plauktos nav sastopami vispār. Veikalos tātad, ja ir marķējumā norādīts, tad jābūt šiem pārtikas produktiem novietotiem sauru un viegli identificējumi. Šo te identificēšanu uzņēmums izvēlas pats, kā viņš to dara. Citi norāda cenu zīmē, citi vienkārši pieliek zīmīti blakus, kad produkts satur vai ražots no ģenētiski modificētiem organismiem. Ja runājam, kādas konkrēti neatbilstības un cik bieži mēs konstatējam, tad šāda statistika dienestā nav. Taču varam pateikt, ka salīdzinot ar citām neatbilstībām, šīs neatbilstības konkrēti ir ļoti reti. Un arī patērētāju sūdzības 2014. gadā par ģenētiski modificētiem organismiem nav saņemtas dienestā. Un iemesls varētu būt visai vienkāršs. Mēs vienkārši nezinām, ko ēdam. Šis ir lielākais problēma kopums pašreiz Eiropā vispār, jo ja mums ir jāmarķē, teiksim, no graudiem, no kukurūzas ražota pārtika, kas satur GMO, tad nav jāmarķē tie produkti, kas ir dzīvnieku izcelsmes produkti, respektīvi gaļa, olas, piens, ja šis dzīvnieks, kas ir devis vai kļuvis par produktu, ir barots ar GMO lopbarību. Un pašlaik debats Eiropā notiek ļoti karstas, lai arī šie produkti būtu jāmarķē. Arī veicot pārbaudas ražošanas uzņēmumos nav konstatēti pārkāpumi, tāpat pārtikas veterinārais dienests ņem laboratoriskos paraugus. 2014. gadā ir noņemti 50 paraugi. Ir ņemta šokolāde, gaļas produkti, rīs un nūdeles, kukurūza, kas varētu saturēt ģenētiski modificētus organismus, un nav konstatēti pozitīvi gadījumi. Latvijā audzēt GMO nav izdevīgi, bet citur pasaulē GMO kultūra augās ņem milzu plantācijas. Mazliet savādi, it kā apzināmies šādas pārtikas kaitīgumu, bet tik un tā turpinām to audzēt. Es domāju, ka par pārtiku ir ļoti viennozīmīgi, kāpēc to dara, kāpēc to vispār izgudroja, kāpēc to komercializē. Tā ir milzīga peļņa. Jo tas, kas noticis ar pārtikas GMO kultūra augiem, ir tas, ka viens un tas pats ražotājs izstrādā sēklu, kurā ir iestrādāta īpašība, ka šis augs nemirs no indes, ko uz viņa lies. Un šis pats ražotājs pārdod gan šo sēklu, gan arī šo indi. Viņš iegūst divkāršu peļņu. Turklāt zemnieks, kad viņš reiz ir uzkāpis uz GMO adatas, viņš jau vairs neko nevar izdarīt. No viņas nokāpt ir ļoti grūti. GMO ienāca pasaulē ar solījumu pabarot cilvēci, tomēr šo solījumu nav izdevies pildīt. To, kāda ir šo organismu patiesā ietekme uz mūsu visu veselību, visticamāk sapratīs tikai nākamās paaudzes.